Labdien! Šodien mēs atkal tiekamies mūsu projekta Darīsim kopā studijā. Un pie mums šodien viesojās Stanislavs Bogdanovs. Stanislavs ir savas mājas pilnvarotā persona, mājas vecākais. Un starp citu runa iet par māju Rīgā Ozolciem ielā 18, kas ir lielākā māja ne tikai Rīgā un Latvijā, bet arī visā Baltijā. Mājā ir 11 kāpņu telpas un gandrīz 400 dzīvokļi. Un es gribēju šodien parunāt ar Stanislavu par to, kā viņš vispār kļuva par mājas vecāko un kā notiek viņa darbs ar kaimiņiem, ar māju un ar namu pārvaldi. Stanislav, izstāstiet mums savu stāstu. Tā, teiksim tā, ka par mājas pārstāvis kļūt tad, kad man apnika Rīgas nama pārvaldnieka bezdarbība, kad mēs gribējām nomainīt kāpņu telpās logus, kur jau visi bija praktiski kriti gandrīz vai ārā. Nama pārvaldnieks aptauju izgāza, jo tomēr nav normāli, ka kur vajadzīgi 200 paraksti minimālais. Nama pārvaldnieks uzlika minimālo termiņu 2 nedēļas. Ar to pašu visu to aptauju izgāza. Tad mēs atkārtojām aptauju, bet tādā laikā es jau griezos pie Igora Trupko, Rīgas nama apsaimniekotāja, lai palīdz man. Kā teikt, un pie reizes arī mēs veicām aptauju par pāriešanu uz šejieni. Tur jā, ar naudām bija tad šaki, mēs vēl nezinām, cik liels naudas mums ir. Runiet par mājas uzkrājumiem, vai ne? Jā, mēs nezinājām, kā teikt, jo praktiski mēs 1. novembrī pārgājām pie apsaimniekotāju un pārskaitījumu mēs saņēmām kaut kur martā, jeb aprīlī tikai. Līdz ar to Igors Trupko deva garantijas vēstuli, ka samaksāts tiks, un viņš arī to avansu iemaksāja no savas kapas, pēc tam mēs viņam atgriezām. Tādā veidā attiecīgi. Bet kā jūs ieguvāt šo te oficiālo statusu mājas vecākais? Laikam tas ir tas moments, kad viss sākās agrāk jau bija, kad gribēja Ušakova laikā, gribēja māju renovāciju. Kā teikt, un cilvēki bija vairāk kā 50% bija pret, un tad es tā aktīvi arī esmu viens no tiem, kas esmu pret, jo mājas cūkošana tā sanāk, jo tur sanāca, ka kur cilvēki ielikuši naudu, tad tas vairs nederēja, kaut to pašu pēc projekta iestikot tās loģijas, kur 1000 cilvēki samaksājuši, pēkšņi, nē, mēs taisīsim savādāku visu, ne? Un tā kā es pats esmu celtnieks, esmu cēlis 119. sēriju, kā teikt Rīgas, tas ir Rīgas ēkas celtniecības kombinātājs, esmu strādājis diezgan. Un tad es to sistēmu zinu, un es pateicu, ne, un no tā laika viss tas aizgāja. Labi, un pasakiet lūdzu, kā tad notiek jūsu darbs, par ko atbild jūsu gadījumā mājas vecākais un par ko tad balso visi pārējie dzīvokļu īpašnieki? Kādos gadījumos ir nepieciešams šis te dzīvokļu īpašnieku balsojums jau aizveiks šī gadījumā, kā piemēram, pagājušajā gadā mēs uzstādījām jūlija mēnesī kameras. Paši iedzīvotāji tur uzstājas to, lai mēs uzliktu novērošanas kameras pagalmā. Un tad bija vajadzīgs paraksti, kā teikt, diezgan tā veiksmīgi. 55%, vairāk kā 55% iedzīvotāji tika salasīti paraksti par kameru uzstādīšanu. 11. jūlijā viņas tika pieslēgtas. Tāda pārējā viss, kur praktiski galvenokārt, lai tomēr tā laika tērēšana nebūtu, jo katram parakstu vākšanai vajadzīgi vismaz 2-3 mēneši mazākais. Tas laiks iet un cenšamies veikt tādus avārijas remontus, kur paraksti nav vajadzīgi un darbi ir uz priekšu. Tātad tā avārijas gadījumā lēmumu par kaut kādiem remontiem var pieņemt mājas pārstāvi, jā. Un kādus tad avārijas remontu darbus jūs organizējāt pēdējā laikā? Pirmkārt jau mēs sākām ar siltummezglu rekonstrukciju, 6 siltummezglu, kā teikt, man nekur uzreiz. Siltuma izmaksas mums pazeminājās gandrīz par 30%. Pietnes rezultāts. Jā, tālāk mēs mainījām guļvadu pagrabā. Pie pārvaldnieka mums bija tā, ka tieši manā kāpņu telpā pagrabā karstajam ūdenim 7 caurumi. Tā kā duša tecēja ūdens, vai ne? To visu nomainījām. Tagad ir palicies tikai augstais ūdens, kādēt nomainīt. Tagad mēs pašreiz mainām elektrokabeļus, kā teikt, visai mājai. Tas arī ir diezgan liela summa. Tur pat 60 000 izmaksas ir.
Nu, tā kā tiksim nomainīsim kabeļus, tad mēs mainīsim, attiecīgi turpināsim mainīt guļvadi, vai ne, kā te tur jau augstais ūdens, 2 kāpņu telpas mēs nomainījām. Nu, pabeigt kanalizāciju, kā teikt, vai ne, un pēc tam stāvvadas dzīvo kāpņu telpās. Tas ir tāds plāns uz priekšu. Nu, jā, tas viss plāns uz priekšu, kā teikt. Nu, tas nek viss sanākšanas, kā teikt. Bet manā uzskatā, tomēr tik lielā mājā ir ļoti sarežģīti nomainīt visus stāvvadus. 11 kāpņu telpas. Nu, ir sarežģīti, jā, bet es pieturos pie tādu variantu, vai ne, kā nekādus kredītus, tikai no uzkrājuma, kā teikt, lai nedzītu kredītos, jo pašreiz mums iet tā kā piespieda zemes atsevināšana, vai ne, tur vajadzīgi cilvēkiem nauda ir, un ja vēl ņemt kaut kādas kredītas, tas manā skatījumā. Tad māja ir lēmusi izpirkt zemi? Jā, jo bija praktiski, nu, uz to momentu pār pa 300 dzīvokļiem nobalsoja, kā teikt, par zemes izpirkšanu, kā teikt, vai ne, tas ir pilnīgi pietiekoši, ja 200 tikai vajadzēja, nu, jā, tā teikt. Tā kā viss virzās. Jā, bet cik maksā tāda stāvvadu nomaiņa tik lielai mājai, un kādi ir iedzīvotāji remonta darba uzkrājumi? Mēnesī mums sanāk kaut kur 5-400 uzkrājumus, 5400, vai ne? Nu, un viena kāpņu telpa kaut kur 50-60 tūkstoši var izmaksāt. Nu, arī jādomā. Cik ātri tad māja ir spējīga uzkrāt tik lielu naudu? 5-10 gadi? Nu, ja 5000, kā teikt, uzkrājumus, nu tad 10 mēneši, kā teikt, 50 000. 50 000. Jā, jo jāreikinās ar to, ka labi, kā teikt, mēs mainīsim tos stāvus, bet tāpatās ir kaut kādi sīkie vēl darbi. Ot kā pašreiz mēs mainām elektrokabeļus, un tad pašā laikā šodien pat, kā teikt, maina kanalizācijas guļvadu, kā teikt, vai ne, vienam, nu, 2 starp dzīvokļiem pagrabā, vai ne, kā teikt, diametrs par maziņš ir. Tā kā. Nu, labi. Es vēl gribēju pajautāt, jūs esat viens tāds aktīvs cilvēks savā mājā, vai jums ir arī kaut kādi palīgi? Nu, palīgiem ir tā grūti, kā teikt, vai ne, mēs ir kā esam 3. Nu, tā arī mēs ņemamies. Ne, jā, palīgiem ļoti grūti ir. Tā teikt, cilvēks ir kā uzņemās, vai ne, ka jā, bet beigās savi darbi, kā teikt, sava ģimene un pazūd. Tad jums sanāk vienam pašam apstaigāt tos visus 400 dzīvokļus? Nu, arī tā ir, jā, kā tev pie zemes atsevināšana. Es 10 dienas, teiksim tā, sēdēju uz telefona un apzvanīju visus dzīvokļus, kā teikt, vai ne? Jā. Ziniet, es tā dzirdēju, nu, mums jau ir aktīvi cilvēki, kas ir gatavi uzņemties kaut kādu atbildību par savu māju, kļūt par mājas vecākiem, bet cilvēki baidās. Baidās no konfliktiem ar kaimiņiem. Baidās, ka vienkārši netiks galā ar visiem tiem uzdevumiem. Nu, teiksim tā, ka baidīties nav ko. Man arī pirmos gadus, teiksim, arī bija pietiekoši ienaidnieki. Tagad mēs esam gandrīz vai labākie draugi. Mēs smaidīdam sasveicināmies, visu kaut ko pakonsultējamies, nav nekādas problēmas. Galvenais nebaidīties, un ja tev ir sajēga kaut kādu, vai ne? Tikai uz priekšu. Kāpēc? Kā jums izdevās tā mainīt tās attiecības ar kaimiņiem? Vienkārši es domāju, ka darbs parādīja, ka māja tiek atjaunota palēnām, vai ne? Tas arī to cilvēku attieksmi pret maniem ir mainījis. Nu jā, ir pārmetumi kādi atkal no opozīcijas, ka es viens pats esmu sagrābis to māju, kā teikt, vai ne? Nu, bet nes, kāpēc cilvēki to atbalsta, man īsti skaidri pasaka, dari tas, kas tev jādara. Tā es arī rīkojos. Un tas ir pats galvenais princips. Jā. Labi, es saku paldies Stanislavam un veiksmi darbā. Paldies. Paldies.